Čau visiem! Šajā daļā centīšos normēt šos pamats, šo putu plastu, ko biju pielīmējis ar baku. Nekad to iepriekš nebiju darījis. Biju līmējis akmens vatu, bet nebiju armējis nekad nekādu siltumizolāciju vai ko. Tāpēc būs diezgan tāda jauna pieredze. Tātad esmu nopircis šāds te siets 10x15, ražots Latvijā, 50 cm. Es nopirku kaut kādus 6, tad 2,5 metrīgos, man tur vēl citām lietām vajag viņu. Jā, ielikšu stūri un es domāju no augšas arī uzlikšu. Tad šāds siets. Tā arī Latvijā ražots un baks. Man ir 2 baki, cerams, ka pietiks uz šajām. Cik tie kaut kādas 8 plātnes. Pilns. Tur kvadrātmetriem jābūt kaut kādā 5. Tur vajadzētu pietikt. Protams, es nezinu, kā man sanāk pirmo reizi. Strādājuši. Nezinu, kā tur YouTube noskatījos pāris video. Bet kā ir praksē, īsti nezinu, ja tur arī video atšķirās, ka tur viens saka, liek slapjo, tad tā. Respektīvi, kaut kā dabūs virsū. Tagad patiesības mirklis. Neko nezinu, kurus tur izmantot, nu tur visādi. Šits laikam nē, tas pa matu zobu. Jā. Laikam atlikt, ka es smērētu, nezinu. Sāku šo mazo. Tā kā redzēju dažos YouTube video, kā to aptuveni dara. Vispirms mans doma gājiens ir uzlikt šādu te kaut kādu kārtu. Ne pārāk līdzeni, bet tā, lai vismaz visur ir kaut kāds minimālais tas javas daudzums. Iespējams, te es jau pa daudz lieku visur. Kad esmu uzlicis to kaut kā to savu jau, paņemu ar šo te zobu daļu ķellē, uztais tādas kā līnijas. Doma gājiens ir tāds, kad tas izlīdzina to javas daudzumu uz sienas, un tā kā es novilkšu horizontāli, tā vajadzētu būt tā, kad aptuveni visur ir vienāds tas šis te biezums. Te es cenšos kaut kā to dabūt gatavu. Protams, tas ar laiku tikai nāks tāds papildus iemaņas, bet, nu, tur, kur ir mazāk, tur es ielieku vēl. Tur, kur vairāk, tur noņem, bet, nu, pa lielam, jā, ir tie caurumi kaut kādās vietās, bet tos aizpildīšu, tā, kad es tos sietu iegremdēšu. Te es gribu uzreiz visu šo stūrīti augšējo ielaist vienā gājienā, lai man nav tur jāgraiz viņš un līdz ar to jāzaudē tā stiprība viņam. Tad uzreiz uzsmērēšu uz 2 plātnēm, aptuveni sanāk precīzi 2,52 šīs te pilnā garumā plātnes, tikpat cik šis viens stūrīts. Un ļoti labi tas var viegli pārskatīt un rēķināt. Jā, augšā arī lieku kaut kā cenšos izlīdzināt. Šī augša laikam aizņēma man vairāk javas nekā es biju domājis, nebiju reiķinājis. Tāpēc man beigās arī nepietika. Bet kopumā, jā, diezgan labi varēja izlīdzināt tos savus lējumu neprecizitātes. Jo, kad es ielēju, es atstāju un viņš tad arī nosēž. Un tad tur ir tās salaiduma vietas, varētu dažās vietās tādas atšķirīgas un ir
kaut kur vairāk iesēties, kaut kur mazāk. Un līdz ar to arī ļoti labi var baku izlīdzināt. Jā, var redzēt, ka tos caurums viss pielaboja. Un jā, te jau cenšos iegremdēt šo stūri. Tas stūrīts, nu, pēc manas pieredzes ir ļoti uzlabo šo situāciju, stiprības, jo viņš neļauj tam apmetumam tik viegli nokrist nost. Esmu redzējis arī publiskos objektos, kur šie stūrīši diezgan labi tur šos slodzes, kad cilvēki sēž pa lodzēm vai kaut kādos stūris atsit, kad tur tas apmetums jau drusku nobirs, bet stūris tik un tās tur. Tāpat arī armēšanas sietas ļoti svarīga lieta. Taisi ir to ieteicamo 10 cm pārlaidumu, kur ir tās melnās strīpas ievilkts. Un jā, atstāju apakšu drusku garāku. Netaisīju līdz ar malu uztaisīju 5 cm garāku, lai es varētu pēc tam, varbūt, ja paliek pāri baks, tad piešpaktelēt no apakšas arī klāt, uztaisīt tādu kā noslēgt viņu, jo man ir diezgan lielas bailes no pelēm, jo esmu bijis objektos, kur peles ir izgrauzuši visus tos te pamatus. Lai gan tur nebija šis ekstrudētais, es nezinu, kā peles ēd ekstrudēto putuplastu, varbūt kādam ir pieredze. Es pieņemu, ka viņas arī šito te ekstrudēto ēd tāpat kā parasto. Lai gan ir bijuši dažādi šie te viedokļi par to. Nezinu, kā tur īsti ir. Daži cilvēki man saka, ka īsti šito ekstrudēto viņas tā neēd kā parasto putuplastu, jo esmu redzējis, kā parastajā putuplastā ir diezgan daudz sataisījuši žurku salas, un tu pat neredzi. Ir bijis objekts, kad nācās pārbaudīt, kāpēc mājā ir tāda siltumzuduma, jo divas identiskas dviņu mājas, bet patēriņš ir krietni savādāks, jo tur bija divi vienādi siltumsūkņi. Mājas celts pirms šajās te krīzes, 8. gada, respektīvi, te, kad bija tas būvniecības bums. Un jā, tur diezgan tādas nolaidības tur no būvnieku puses bijuši. Jā, un tā kā vienā mājā bija apēsāists šis putuplasts no iekš, tu pat to nevar redzēt, ziemā ar termokameru. Varēja redzēt, ka tur tā sejas ir zem tā apmetuma. Nezinu, ko saimnieks darīja, jo tur bija gandrīz pusi tas patēriņš savādāks, lai gan platība viena, un tas siltumsūknis arī bija viens un tas pats. Respektīvi, tāpēc man tas putuplasts ir tā drusku bail no viņa ilgtermiņā. Gribu pēc iespējas tā noslēgtāk viņu. Lai tās peles un šie te peles žurkas netiek iekšā. Tur arī dzīvoja šitie lielie kailgliemeži, bet es nezinu, vai viņi tie žuru kalās dzīvoja vai vienkārši bija sagrauzuši paši to putuplastu. Jo EPS putuplasts nav baigi cietais. Viņu varbūt arī var pat sagraust šitie gliemeži. Lai gan es nezinu, kā tas varētu notikt. Bet visticamāk, jā, viņi tad bijuši tajās žuru kalās vai peļu taisītajos caurumos. Bet to nevar īsti pateikt, jo viņi visi ieiet pamatos iekšā, un tad tur gar apmetumu iet. No āras nekas neliecina par to. Tāpēc es gribu drusku preventēt tādas lietas kā žurkas un peles, kas varētu tikt iekšā šajā putuplastā. Pirmkārt ar apmetumu, varbūt tas palīdzēs un šis siets. Un otrkārt ar šķembām, kas būs apkārt. Redzat, tur ir akmeņi, šķembas, būs grāns ar akmeņiem. Cerams, ka tas viss palīdzēs, lai žurkas nevarētu ierakties iekšā šos te un sāk graust putuplastu, šito ekstrudēto vai tikt mājas sienā. Vēl būs papildus tas, kad būs metra augstumā viss pārtaisīts. Būs šis te hidroizolācija, ko daudz saka, es neesmu ielicis. Es likšu šo hidroizolāciju, tikai tas būs drusku vēlāk. Jo tā, kad es taisīšu sienu celšu augšā, griezīšu pa gabaliem un pārmūrēšu, tad es uzlikšu. Plāns ir tāds. Viena kārta hidroizolācijas, šīs te rubroīda nogriezt.
Un 2 kārtas šīs polietilēna vai kā viņi tur varētu saukt, īsti nezinu, plēves hidroizolācijas, kas ir krietni lētāk par ruberīdu. Un to, jā, laikam tur nevajag kausēt neko virsū, bet es varbūt ar to karsto piķi to ruberīdu piefiksēšu vai ar uzkausēšu. Uz pamatiem jāredz. Jo man ir tāda problēma, kad es smīlējos līdz ar baļķi te. Un tas baļķis dažās vietās, man liekas, ir iekšā tajā betonā. Līdz ar to man vajadzēs pirms hidroizolācijas aiztaisīt tos caurumus, lai izlīdzinātu tos pamats. Nu, tas varētu aizņemt arī kādu laiku. Bet tas viss jau drusku vēlāk. Man tagad ir galvenais betonēšanas darbi, jo mūrēt es varu arī ziemā. Jo tās mūrjavas ir tādas, kas ir -10 grādi, un arī pats var uztaisīt to mūrjavu. Es domāju, tur pēdējās ziemas nav bijuši baigi augstās. Un jā, tas priekš manis šis siets ļoti palīdzēja to stūri dabūt tā taisnāku. Jo uzreiz to sanāk, kā tā abās pusēs ir stikla šķiedra un tas stūrīts ļoti labi. Jo pirms tam bija domājis paņemt pat 10 centiem laikam lētāk metrā, tikai šis te plasmas stūrīts. Un tas gan būtu, man liekas, grūtāk iestrādāt. Un šie te 50 centi vairāk, ko es samaksāju šito te, vai drusku vairāk, 60 centi vairāk uz šiem 2,5 metriem ir ļoti vērts gan laika ziņā, gan arī kvalitātes.
Tad kopumā situācija šāda. Pietrūk tā viena bakpaka, vajadzēja ņemt divas. Gribēju. Un tā ir. Vienmēr jāpērk var rezervu. It kā es domāju, ka man tā divas pakas bija. Viena iesākt un tad es nopirku vēl vienu. Domāju, divām pietiks, bet tur jau bija viena pusi izlietota. Vairāk nekā es biju domājis. Un tur arī tas pietrūk tā puspaka. Tad jau varbūt nagiem būtu sanācis, bet tāpat. Laikam otrā kārta jāliek tāpat. Viņš tāds grubuļains. Nē, es nekāds profiņš vēl. Bet pa lielam kaut kā bija domājis, ka būs grūtāk. Nu, labi, es nebiju domājis īsti neko. Gaiši tik sāk, tad tagad pagaidīšu kādu stundiņu ar švamīti, pēc tam noiešu. Noņemšu šos te, vai šo lāpstiņu un tad nokasīšu nost, pirms viņš kļūst riktīgi ciets. Šie baigi labie stūri. Tā, cik man viņa aizgāja. Var teikt puse, drusku vairāk pa pusi. 3,5 šie te, 2,5 metrīga. Nu jā, vēl te. Un teikt jādomā, jāsaka domāt pa apmetumu. Es biju domājis, ka šito atstāt pāris gadiem. Bet tad es palasīju, ka labāk uzlikt apmetumu, jo viņš it kā nav īsti paredzēts ilgam laikam ārā bez apdars. Tas baks. It kā esmu redzējis mājas, kur ir diezgan ilgi viņš stāvēs, bet, nu, ja tā rakstīts, tad labāk klausīt instrukcijā. Jā, tā kā gribētos to granīta apmetumu, bet viņš šausmīgi dārgs. Es sapratu, ka viņš mūžīgs gandrīz, bet, nu jā, tā cena viņam ir paliela. Un jā, man jau te ir viszemākā vieta, tur man iet pusmetrs augšā vēl 60 cm tajā mājas pusē, tad tur rēķini, tur būs divreiz dārgāk vēl. Nu, te jau redzēs, ja aiziešu depo, pasīšos, kas tur ir pa apdari cokolam un, jā. Varbūt arī atstājuši pāris gadiem šajā pat. Vēl doma varbūt ķieģelīšus līmēt, šos vēsturiskos sazāģēt. Man viņi no skursteņa augšanas būs. Tā kā liks jaunu skursteni. Bet, nu, kopumā šādi. Tad ir pagājuši pāris dienas kopš tās puses. Es tagad domāju, labi, kaut kā laikam jānobeidz šis, jo es mielēju jau to veidi. Tas būs citā video. Varbūt ar šajā, nezinu. Un, jā, domāju, jāpabeidz. Šis man ir gan vecs baks. Nu, cik nu vecs, viņš 14 mēnešu vecs. 12 mēnešu termiņš, tā kā, nu, cerams, ka turēs. Jau aizmirs kaut ko.
Te es atlikušo baku iesamērēju tajā caurumā, lai izlīdzinātu, lai būtu taisnāks. Jo tāpat man viņu kaut kur vajadzēja ielikt labāk šeit nekā kaut kur izmest ārā. Tātad šis te posms man bija sliktāk sanāca. Pirmkārt, es biju samitrinājis un nebija pagaidījis, jo bija tā kā jāsteidz. Bet, labi, uzlikts ir, nav tik glīti, bet, arī pieslīpēšu un varbūt būs labi. Gan jau būs labi, es jau vienkārši, te es nezinu, vai tālāk līmēšu, nelīmēšu. Varbūt atstāšu šos pamats. Pagaidām neko nedarīšu. Varbūt pielīmēšu vēl vienu plātni, grūti pateikt. Bet jā, tagad jāizlemj pa apmetumu. Vislabākais jau varētu būt tāds klinker flīzes, bet flīzes, man liekas, īsti labi neturās Latvijā. Tas gan jau laiku varētu plīst ārā. Bet man patīk it kā pats arī varētu taisīt, bet es tad šo nekad nepabeigtu, jo tas griešana un līmešana, tas ir šausmīgi ilgs darbs. Tāpēc tas varbūt atkrīt. Ir granīta apmetums, to es arī gribētu, bet viņš ir ļoti dārgs. Man tas 1 kvadrātmetrs izmaksātu pie 25 eiro, tīri tikai uz apmetumu. Arī, ja man cokols būtu mazs, varbūt liktu, bet visticamāk parasto minerālu apmetumu, ko ar lietatiņu vai rīvēto vai ķirms vai kas tur būs, visplānākais, ar vismazāko graudu. To arī varbūt paņemšu, uzlikšu. Bet vispirms jāuzliek vēl viens baks, jānopērk normāls. Jo šis vecais, es nezinu, vai tāpēc man bija tā ilgāk, vai tāpēc, kad maisīja ar roku, nevis ar mikseru, jo mikseris palika citā objektā, teiksim tā objektā. Nebija miksers, bet labi, pielikts ir, cerams, kad būs labi.